Labdien, man sauc Arčuns Čigirs, un es gribētu pastāstīt, kas ir Lamporta loģiskais pulkstenis. Kas tas ir? Tas ir vienkāršs algoritms, kur izmanto, lai kārtotu un atšķirtu notikumus distributīvajās sistēmās. Parasti notikumus marķē ar notikumus kā notikumus A un B. Lamporta pulkstenis ir skaitītājs, kurš ir katram procesam, sanāk viņš ir tā kā piemīt katram procesam, kas ir pašā sistēmā. Kā tas darbojas? Process palēnina tā skaitītāju pirms katra notikuma šajā procesā. Kad process nosūta ziņu, tas nosūta tā skaitītāja lielumu kopā ar ziņojumu. Un, kad ziņojums tiek saņemts, saņēmēja process liek, lai tā skaitītājs būtu lielāks nekā viņa paša maksimālā vērtība un saņemtais lielums, pirms tas konstatē, ka ziņa ir saņemta. Kā piemēru var pateikt par cieto disku, piemēram, uz cieto disku atnāk divi pieprasījumi sākumā lasīt un ierakstīt, bet kļūda kaut kāda radījusies, un uz disku atnāk abas ziņas uzreiz. Kā lai atšķir to? Un Lamporta pulksteņa algoritms tieši tā kā kārto to secību, viņš izveido to algoritmu, pēc kā varētu atšķirt, kā mēs sākumā lasam un ierakstam šajā diskā mūsu informāciju. Un daži svarīgi momenti, tas, kas loģiskais pulkstenis ir uzstādīts tā, ka skaitītāji pieaugums starp procesiem A un B ir 1. Sanāk, ka tas būs vienmēr 1, tas nevar būt 2, 3 vai 4, tas skaita pa vienam. Ja ir viena reize, tad otra reize, trešā, un vienmēr būs +1, +1, +1. Un kā arī dažādās multiprocesu vidēs procesiem ir jāpieliek ID. Tas notiek tā kā distributīvās sistēmās, kur ir noteikti daudz procesu. Un, lai nepazaudētos, ir jāpieliek ID, lai A un B varētu atšķirt. A un B notikums varētu atšķirt savā starpā. Un tas būtu viss. Bet pēdējo es gribētu parādīt piemēru. Un šeit mēs varam redzēt, kā iet laiks, un mums ir procesi, un tiek parādīta notikumu kārtība. Nav nekas haotisks, bet ir sākumā 1. Pēc tam mēs redzam notikums aiziet no 2 līdz 3, 4 līdz 5, un laika gaitā mēs varam redzēt, ka procesi tiek sakārtoti, un tas arī mums uzrāda to Lamporta loģiskā pulksteņa un viņa algoritma darbību. Paldies!